Labdien, mans vārds ir Jānis Gailis. Es esmu MySport veikalā skriešanas nodaļas vadītājs. Šoreiz pastāstīsim jums par to, kas tad atrodas šeit pie mums mūsu lielajā skriešanas apavu sienā un kā mēs sagrupējam šos skriešanas apavus. Šī te ir sieviešu cietā vai asfalta seguma grupa, un katram ražotājam šī apava tiek sadalīta vairākās apakškategorijās. Daily treneri, Max kuša apavi, Easy Day, Recovery, Tempo, sacensības, meža apavi. Un, piemēram, Brooks, 24. adrenalīns. Atbalsta apavs, tie, kam vajadzīga papildus stabilitāte ar, teiksim tā, vidēju amortizāciju. Jaunais 32. Kajano, liela amortizācija, daudz putas, ļoti liela stabilitāte. Jaunais Rebels V5 no New Balance, ļoti izteikts daily treneris. Viena no pagājušā gada karstākajām kurpēm, numur 4. Hoka, 9. Bondi. Lēniem skrējējiem, tie, kam nepieciešams komforts, longraniem, ļoti bieži arī vienkārši pastaigāties ar lielu komfortu. Cloud Surfer 2 no Ona, izteikts daily treneris, tiem, kam patīk kādreiz uzskriet kaut ko žiglāku. Kurš no šiem apaviem, kura kategorija vajadzīga jums, atnāksiet uz veikalu, izstāstīsiet, kā jūs trenējaties, kāda ir jūsu trenēšanās metodika, kāda ir jūsu mērķi no skriešanas. Un tādā veidā mēs, izrietot no šīs te visas informācijas, saliekot kopā šo visu ar jūsu vidējiem peisiem un vēl daudz un dažādām lietām, mēs nonāksim pie kaut kādas vienas foršas kategorijas, kura būs vajadzīga tieši jums. Tieši tāpat tas viss ir ar kungiem un vīriešiem. Dažādi apavu brendi, kuriem ir vairākas apavu kategorijas. 5. Noblast, klasisks daily treneris no Asics. Vongo, atbalsta apavs no New Balance. Clifton 10, centrālā kurpe no Hokas, kas vajadzīga katram, kurš grib sākt skriet un iepazīties ar Hoku. Brookam, maksimāls komforts, Max kuša apavs, Ghost, Glycerin Max, un tā tālāk un tā joprojām atkal. Kurš apavs, kura kategorija vajadzīga jums, to sapratīsim tikai tad, kad jūs atnākat, izstāstat, saliekam kopā šo puzli un atrodam jums jūsu foršāko kurpu. Meža apavi. Sievietēm, kungiem, šeit šīs kategorijas nav tik daudz, bet tā galvenā doma, ka visi meža apavi paredzēta apvidumu, grantenītēm, taciņām, stirnubukiem un tā tālāk. Protams, šeit ir arī apavi, kas ļoti labi skrien arī pa asfaltu. Kuri no tiem ir tie, atkal tas pats tās. Atnāksiet uz veikalu, saliksim kopā visu info no jums, patestēsim jūs, ja vajadzēs uzkāpsim uz skrējceļu, atradīsim īsto. Un pēdējā kategorija, tāda īsākā, to visā pasaulē sauc par Tempo vai Race-Day apaviem. Tātad šī sienā attiecīgi jau pats nosaukums liecina par to, ka apavi, kas paredzēta ātrākai skriešanai, ātrākām sesijām vai sacensībām. Te bieži tāda kļūda, ka liela daļa amatieru skrējēju domā, ka šī apava nekad jums nebūs vajadzīga. Nē, tā nav. Ja jūsu treniņu metodikā ir kādi intervāli skrējiena ātruma darbi un jūs šajā te īsajā skriešanas brīdī spējat sasniegt to vēlamo ātrumu, kādā šī apava vislabāk izstrādājās, jūs droši varat pirkt šos apavus un izbaudīt skriešanu ar viņiem. Ja, tātad, ja mēs savus treniņus veicam kaut vai nedaudz arī stadionā, šī apava jums ļoti labi noderēs. Un tā tad galvenā doma, ko šodien gribējām jums pateikt. Skriešanas apava nav tikai skaistas botiņas, kas saliktas plauktos vienkārši tā kaut kā šeit pēc izskata. Nē, ir vairākas kategorijas, kura no tām jums ir vajadzīga. To īstenībā tiešām var noteikt tad, atnākat pie mums, pasēžam, papļāpājam, patestējam skrejceļš un saliekam kopā, kas tad jums ir vajadzīgs. Tempa apavs, apjoma apavs, sacensība apavs, meža apavs. Tādā veidā atradīsim jums īsto. Visiem skriet un tiekamies trasēs.